Vēstule ebrejiem, 1. nodaļa. Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur praviešiem uz tēviem. Šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur dēlu, ko viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko viņš arī pasauli radījis. Tas, būdams viņa godības atspulgs un būtības attēls, nesdams visas lietas ar savu spēcīgo vārdu un izpildījis šķīstīšanu no grēkiem, ir sēdies pie majestātes labās rokas augstībā. Ar to viņš kļūst tik daudz varenāks par eņģeļiem, cik daudz pārāku par tiem viņš mantojis vārdu. Jo kuram eņģelim gan jebkad viņš teicis: mans dēls tu esi, šodien es tevi esmu dzemdinājis. Un atkal, es viņam būšu par tēvu, un viņš man būs par dēlu. Un, kad viņš pirmdzimto atkal ieved pasaulē, viņš saka: un visi Dieva eņģeļi viņu lai pielūdz. Par eņģeļiem viņš saka, kas savus eņģeļus dara par vējiem un savus sulaiņus par ugunsliesmām, bet par dēlu: tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžos, un taisnības zizlis ir viņa valdnieka varas zizlis. Tu esi mīlējis taisnību un ienīdis netaisnību, tāpēc Dievs, tavs Dievs, ir svaidījis tevi ar prieka eļļu vairāk par taviem biedriem. Un sākumā tu, kungs, zemi esi dibinājis, un debesis ir tavu roku darbs. Tās zudīs, bet tu paliec. Tās visas sadils kā drēbes, un tu tās satīs kā uzvalku. Un tās pārvērtīsies, bet tu esi tas pats, un tavi gadi nebeigsies. Jo kuram eņģelim gan jebkad viņš teicis: sēdies man pa labai rokai, tiekāms es lieku tavus ienaidniekus par tavu kāju pameslu. Vai tie visi nav kalpotāji gari, izsūtām kalpošanai to labā, kam jāmanto pestīšana? 2. nodaļa. Tāpēc mums dzirdētais jo vairāk jāņem vērā, lai mēs netiktu aizskaloti projām. Jo, ja caur eņģeļiem runātais vārds ir bijis stiprs, un katra pārkāpums un nepaklausība dabūjusi savu taisno atmaksu, kā mēs izbēgsim tik dārgu pestīšanu nicinādami? To pa priekšu ir sludinājis pats kungs, un mums apstiprinājuši tie, kas to dzirdējuši, arī pašam Dievam liecību dodot ar zīmēm un brīnumiem un dažādiem vareniem darbiem, un izdalot svētā gara dāvanas pēc savu prāta. Jo ne eņģeļu varā viņš atdevis nākamo pasauli, par ko mēs runājam, bet kādā vietā gan kāds ir apliecinājis sacīdams: kas ir cilvēks, ka tu viņu piemini, vai cilvēka dēls, ka tu viņu uzlūko? Īsu laiku tu viņu esi darījis mazāku par eņģeļiem, ar godu un slavu tu esi viņu vainagojis. Visu tu esi licis zem viņa kājām, bet pakļaujot viņam visu, viņš nekā nav atstājis viņam nepakļāvis. Bet tagad vēl neredzam, ka viss viņam pakļauts, bet mēs redzam Jēzu, kas īsu laiku bija padarīts mazāks par eņģeļiem, nāves ciešanu dēļ ar godu un slavu vainagotu, lai Dieva žēlstībā būtu baudījis nāvi par visiem. Jo tam, kura dēļ viss ir un caur ko viss ir, kas daudz bērnu vada uz godību, tam pienācās viņu, pestīšanas iesācēju, ciešanās padarīt pilnīgu. Jo kā tas, kas svētī, tā arī tie, kas tiek svētīti, visi ir no viena. Tāpēc viņš nekaunas tos saukt par brāļiem, sacīdams: es sludināšu tavu vārdu saviem brāļiem, draudzes vidū tev dziedāšu slavas dziesmas. Un atkal, es paļaušos uz viņu. Un atkal, lūk še, es esmu, un bērni, ko Dievs man devis. Bet tā kā bērniem ir asinis un miesa, tad arī viņš tāpat to ir pieņēmis, lai ar nāvi iznīcinātu to, kam nāvis vara, tas ir velnu, un atsvabinātu visus, kas visu mūžu nāves baiļu dēļ bija verdzībā. Jo viņš jau nepieņem eņģeļus, bet gan Ābrahāma dzimumu. Tāpēc viņam visās lietās bija jātop brāļiem līdzīgam, lai par tiem varētu iežēloties un būtu uzticams augstais priesteris Dievu priekšā salīdzināt tautas grēkus.
jo tāpēc, ka viņš pats kārdināts un cietis, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. 3. nodaļa. Tāpēc, svētie brāļi, debesu aicinājumu dalībnieki, ņemiet vērā Dieva sūtni un augsto priesteri Jēzu, ko mēs apliecinām, kas uzticīgs tam, kas viņu iecēlis, kā arī Mūzus visā viņa namā. Bet viņam ir piešķirta daudz lielāka godība nekā Mūzum, kā jau arī lielāks gods nekā namam ir tā cēlējam. Jo katru namu kāds cēlējs uzceļ, bet kas visu ir uzcēlis, ir Dievs. Un Mūzus gan ir bijis uzticīgs visā viņa namā kā kalps, lai apliecinātu to, par ko vēlāk sludinās, bet Kristus kā dēls par viņa namu. Viņa nams esam mēs, ja drosmi un cerību, ar ko lepojamies, stipru paglabājam līdz galam. Tāpēc, kā svētais gars saka, šodien, ja dzirdēsiet viņa balsi, neapcietiniet savas sirdis kā sarūktinājumā kārdināšanas dienā tuksnesī, kur jūsu tēvi mani kārdinājuši pārbaudīdami, kaut gan bija redzējuši manus darbus 40 gadus. Tāpēc es sašutu par šo paudzi un teicu, vienmēr viņi maldās savās sirdīs, bet manus ceļus viņi nav atzinuši. Tāpēc es esmu zvērējis savās dusmās, tiem nebūs ieiet manā atdusā. Pielūkojiet, brāļi, ka kādā no jums nebūtu neticības ļaunās sirds, atkāpjoties no dzīvā Dieva, bet pamācēt cits citu katru dienu, kamēr vēl saka šodien, lai kādam no jums sirds netiktu apcietināta ar grēka viltību. Jo mēs esam tapuši Kristus līdzdalībnieki, ja tikai paļaušanos paturēsim no sākuma līdz galam stipru. Ja saka šodien, ja jūs viņa balsi dzirdēsit, neapcietiniet savas sirdis kā sarūktinājumā. Kuri no dzirdējušiem sajuta rūgtumu? Vai ne visi, kas Mūzus vadībā bija izgājuši no Ēģiptes, par kuriem viņš bija sašutis 40 gadus? Vai ne par tiem, kas grēkojuši, kuru miesas kritušas tuksnesī, par kuriem tad viņš ir zvērējis, ka tiem nebūs ieiet viņa atdusā, ja ne par tiem, kas nebija klausījuši? Tā mēs redzam, ka viņai nav varējuši ieiet neticības dēļ. 4. nodaļa. Tāpēc, kamēr apsolījums ieiet viņa atdusā mums vēl pastāv, bīsimies, ka kāds no mums neizrādītos to nesasniedzis. Jo arī mums evaņģēlijs ir pasludināts tāpat kā viņiem, bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc, ka klausītājos nebija savienojies ar ticību. Jo mēs, kas esam ticējuši, ieejam atdusā, kā viņš ir teicis, kā esmu zvērējis savās dusmās, tiem nebūs ieiet manā atdusā, lai gan darbi kopš pasaules radīšanas bija padarīti, jo par 7. dienu viņš kaut kur tā ir teicis, un Dievs 7. dienā atdusējās no visiem saviem darbiem. Un šinī vietā atkal, tiem nebūs ieiet manā atdusā. Kad nu dažiem atliek tanī ieiet, bet nepaklausības dēļ nav iegājuši tie, kam vispirms evaņģēlijs pasludināts, viņš no jauna liek kādu dienu, šodienu, caur Dāvidu runādams pēc tik ilga laika, kā jau iepriekš teikts. Šodien, kad jūs viņa balsi dzirdēsit, neapcietiniet savas sirdis. Jo ja Jozoā viņiem būtu sagādājis atdusu, tad viņš nebūtu pēc tam runājis par citu dienu. Tātad vēl atliek svēta dusa Dieva tautai. Jo kas iegājis viņa atdusā, tas arī pats dusējas no saviem darbiem, kā Dievs no saviem. Centīsimies tāpēc ieiet šinī atdusā, lai neviens nekristu nepaklausībā pēc tā paša parauga. Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs, un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu, un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis. Un nav radījuma, kas viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsakts un atklāts viņa acīm. Viņam mēs dosim norēķinu. Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm, Jēzus, Dieva dēls, tad turēsimies pie viņa apliecināšanas. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām,
bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā. 5. nodaļa. Jo katrs no cilvēku vidus ņemtais augstais priesteris cilvēku labā tiek iecelts kalpošanai Dievam, lai nestu dāvanas un upurus par grēkiem. Viņš var iežēloties par nezinātājiem un maldīgajiem, tāpēc, ka arī viņš pats vājības apņemts. Un tās dēļ viņam pienākas kā tautas, tā arī sevis dēļ upurēt par grēkiem. Un neviens sev pats neņem šo godu, bet Dieva aicināts, tāpat kā Ārons. Tāpat arī Kristus nav pats sev piešķīris augstā priestera godu, bet tas, kas viņam ir teicis: Mans dēls tu esi, šodien es tevi esmu dzemdinājis. Kā arī citā vietā viņš saka: Tu esi priesteris mūžīgi pēc Melhisedeka kārtas. Savās miesas dienās ar stipru balsi un asarām viņš ir raidījis daudz karsta lūgšanu pie tā, kas viņu varēja izglābt no nāves, un ir ticis atpestīts no bailēm un, dēls būdams, tomēr ir mācījies paklausību no tā, ko cietis. Un pilnību sasniedzis, viņš ir palicis visiem, kas viņam paklausa, par mūžīgās pestīšanas gādnieku, Dieva nosaukts par augsto priesteri pēc Melhisedeka kārtas. Par to mums būtu daudz ko runāt, bet ir grūti darīt to saprotamu, tāpēc, ka jūs esat kūtri palikuši dzirdēt. Jo, lai gan laika ziņā jums pašiem pienākas būt tiem, kas māca, jums atkal vajadzīgs kāds, kas jums māca Dieva vārdu pirmsākumus, un esat tapuši par tādiem, kam vajag piena, necietas barības. Jo katrs, kas bauda pienu, ir taisnības vārda nepratējs, jo tas ir bērns. Bet pilngadīgiem pienāks cieta barība, tiem, kam ir piedzīvojumi un kam prāti vingrināti izšķirt labu un ļaunu. 6. nodaļa. Tāpēc, atstājuši Kristus mācības sākumu, dosimies pretim pilnībai, nelikdami atkal pamatu ar atgriešanos no nedzīviem darbiem un ticību Dievam, ar mācību par kristībām, roku uzlikšanu, miroņa augšām celšanos un mūžīgo tiesu. Arī to mēs darīsim, ja Dievs atļaus, jo ir neiespējami tos, kas reiz apgaismoti un baudījuši Dieva dāvanas un kļuvuši svētā gara dalībnieki un baudījuši labo Dieva vārdu un nākamā laika spēkus un krituši, atkal vest pie atgriešanās, jo tie sev Dieva dēlu sit krustā un liek smieklā. Jo zeme, kas uzsūkusi bieži līstošo lietu un audzē stādus derīgus tiem, kuru dēļ tā arī tiek apstrādāta, saņem svētību no Dieva, bet, kas ērkšķus un daļus audzē, ir nederīga un lāstam tuvu, tās gals ir ugunī. Bet par jums, mīļie, mums ir pārliecība par kaut ko labāku, par jūsu pestīšanu, kaut arī tā runājam. Jo Dievs nav netaisns, ka aizmirstu jūsu darbu un mīlestību, ko esat parādījuši viņa vārdā, ar to, ka esat kalpojuši svētajiem un vēl kalpojat. Bet mēs gribam, lai katrs no jums parāda to pašu centību, lai pastāvētu pilnīgā cerībā līdz galam, ka jūs netopat kūtri, bet sekojat tiem, kas ar ticību un pacietību iemanto apsolījumus. Jo Dievs Ābrahamam apsolījumu dodams, kad viņam nebija lielāka pie kā zvērēt, zvērēja pie sevis paša, sacīdams: Tiešām, svētīdams es tevi svētīšu, un vairodams tevi vairošu. Un tā, pacietīgi gaidījis, viņš saņēma apsolīto. Jo cilvēki zvēr pie kaut kā lielāka, un zvērests ir viņiem par apstiprinājumu, lai izbeigtu katru pretrunu. Gribēdams apsolījuma mantiniekiem vēl vairāk parādīt savu negrozāmo gribu, Dievs tāpēc to ir apstiprinājis ar zvērestu, lai šīs divas negrozāmās lietas, un Dievam taču nebija iespējams melot, būtu par stipru paskubinājumu mums, kas esam meklējuši glābiņu, satverot gaidāmo cerību.
Tā mums ir par drošu un stipru dvēseles ēnkuru, kas sniedzas iekšā aiz priekškara, kur Jēzus par mums iegājis kā ceļvedis, kļūdams uz mūžiem par augsto priesteri pēc Melhisedeka kārtas. 7. nodaļa. Šis Melhizedeks, Salemas ķēniņš, visu augstākā dieva priesteris, sastapās ar Ābrahāmu, kad tas atgriezās no ķēniņa sakāves un viņu svētīja. Viņam Ābrahāms arī piešķīra 10. tiesu no visa. Viņš vispirms ir taisnības ķēniņš, tā viņa vārds tulkojams, bet tad arī Salemas ķēniņš, tas ir miera ķēniņš. Bez tēva, bez mātes, bez ciltsraksta. Viņam nav ne dienu sākuma, ne mūža gala, bet Dieva dēlam līdzināms, viņš paliek priesteris mūžam. Redziet, cik liels ir tas, kam sentēvs Ābrahāms ir devis 10. tiesu no ieguvuma. Arī tiem Levija bērniem, kas uzņēmās priestera amatu, ir nolikts ņemt no tautas saskaņā ar bauslību 10. tiesu. Tas ir no saviem brāļiem, lai gan tie arī cēlušies no Ābrahāma gurna. Bet tas, kas nav no viņu cilts cēlies, ir ņēmis 10. tiesu no Ābrahāma un ir svētījis to, kam apsolījumi. Neapšaubāmi tikai lielākais svētī mazāko. Šeit 10. tiesu saņem mirstīgi cilvēki, bet tur tas, par kuru liecina, ka viņš dzīvo. Un tā sakot, arī Levijs, kas ņem 10. tiesu, caur Ābrahāmu ir devis 10. tiesu, jo viņš bija tēva gurnā, kad Melhizedeks ar to satikās. Jo, ja nu pilnība būtu sasniegta ar Levija priestera amatu, jo tautai ar bauslību tas bija dots, kāda vēl bija vajadzība celties citam priesterim pēc Melhizedeka kārtas un nesaukties pēc Ārona kārtas? Jo priestera amatam mainoties, jāmainās arī bauslībai. Jo tas, par ko tas tiek teikts, piederēja pie citas cilts, no kuras neviens nav kalpojis pie altāra, jo ir zināms, ka mūsu kungs ir cēlies no Jūdas cilts. Šai ciltī Mūzus nav nekāda norādījuma devis par priesteriem. Un lieta kļūst vēl skaidrāk, ja pēc Melhizedeka līdzības ceļas cits priesteris, kas tāds tapis ne pēc cilvēku pavēles un likuma, bet neiznīcīgās dzīvības spēkā. Jo raksti liecina, tu esi priesteris mūžīgi pēc Melhizedeka kārtas. Jo iepriekšējo pavēli atceļ tās nespēcības un nederības dēļ, jo bauslība neko nav vedusi pie pilnības, bet tiek nodibināta labāka cerība, ar ko tuvojamies Dievam. Tas nav bijis bez zvēresta, jo tie bez zvēresta ir kļuvuši par priesteriem, bet viņš ar zvērestu pēc tā gribas, kas viņam teicis. Tas kungs ir zvērējis un viņš nenožēlos. Tu esi priesteris mūžīgi. Tāpēc arī Jēzus ir tapis par labākas derības galvenieku. Arī viņi daudz ir kļuvuši par priesteriem, bet nāve tiem neļāva ilgāk palikt. Bet viņam, tāpēc, ka viņš paliek mūžīgi, priestera amats ir neiznīcīgs. Tādēļ arī viņš var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur viņu nāk pie Dieva, vienmēr dzīvs būdams, lai tos aizstāvētu. Jo tāds augstais priesteris mums arī pienācās, svēts, bez ļaunuma, neaptraipīts, atšķirts no grēciniekiem un pacelts augstāk par debesīm, kam nevajag kā tiem augstajiem priesteriem ikdienas upurēt vispirms par saviem, pēc tam par tautas grēkiem. Jo to viņš ir izdarījis reizi par visām reizēm, pats sevi upurēdams. Jo bauslība ieceļ par augstajiem priesteriem cilvēkus ar vājībām, bet zvēresta vārds, kas nāca pēc bauslības, dēlu mūžam pilnīgu. 8. nodaļa. Bet galvenais pārunājumā lietā ir tas, ka mums ir tāds augstais priesteris, kas nosēdies pa labo roku godības tronim debesīs, svētnīcas un īstās telts kalpotājs, ko uzcēlis tas kungs, ne cilvēks. Jo katrs augstais priesteris tiek iecelts dāvanu un upuru nešanai, kāpēc nepieciešami, kā arī viņam būtu ko upurēt. Ja viņš būtu virs zemes, viņš nebūtu priesteris.
tāpēc, ka te ir tādi, kas nes dāvanas pēc bauslības, kas kalpo debesu svētnīcas atveidam un ēnai, kā arī Mūzum bija norādīts, ka tas gribēja pabeigt telti, jo viņš saka: redzi, tu darīsi visu pēc tā parauga, kas tev kalnā tika parādīts. Bet nu viņam ir piešķirta pārāka kalpošana, jo viņš ir labākas derības starpnieks, kas uz labākiem apsolījumiem dibināta. Jo, ja pirmā būtu bijusi bez trūkuma, tad nemeklētu vietu otrai, jo tos norādams viņš saka: redzi, nāk dienas, tas kungs saka, kad es celšu jaunu derību ar Izraēla namu un ar Jūdas namu, ne pēc tās derības parauga, ko es esmu cēlis viņu tēviem tai dienā, kad es viņu rokas satvēru, lai viņus izvestu no Ēģiptes zemes, jo viņi paši nav palikuši manā derībā, un es esmu viņus pametis, saka tas kungs. Šī ir tā derība, ko es celšu Izraēla namam pēc šīm dienām, saka tas kungs. Es likšu savus baušļus viņu prātā, un tos rakstīšu viņu sirdīs, un būšu viņiem par Dievu, un viņi man būs par tautu. Un viņi nemācīs katrs savu tuvāko, un brālis brāli, sacīdami: atzīsti to kungu, jo visi mani pazīs, no mazā līdz lielajam viņa starpā. Jo es būšu žēlīgs viņa netaisnībām, un viņu grēkus vairs nepieminēšu. Sacīdams jauns, viņš pirmo ir atzinis par vecu, bet kas kļūst vecs un noveco, tas ir tuvu iznīkšanai. 9. nodaļa. Bija jau gan arī pirmajai derībai kalpošanas noteikumi un laicīga svētnīca, jo telts tika uzcelta, priekšējā, kurā bija svečturis un galds un skatāmās maizes. Šī tiek saukta par svēto vietu, bet aiz otra priekškara telts, kas tiek saukta par vissvētāko, kam zelta kvēpināmais altārs un visapkārt ar zeltu pārvilts derības šķirsts, kurā bija zelta trauks ar mannu un zaļojošais Ārona zizlis un derības plāksnes, pāri par to godības ķerubi, kas apēnoja salīdzināšanas vāku. Par tiem tagad nav jārunā atsevišķi, bet pastāvot šādai kārtībai, priekšējā teltī vienmēr ieiet priesteri izpildīt kalpošanu, bet otrā, vienreiz gadā, vienīgi augstais priesteris, ne bez asinīm, ko viņš upurē par sevi pašu un par tautas neapzinātiem grēkiem. Ar to svētais gars aizrāda, ka ceļš uz svētnīcu vēl nav atklāts, kamēr pastāv pirmā telts, kas ir tagadējā laikmeta līdzība. Saskaņā ar to tiek upurētas dāvanas un upuri, kas nevar padarīt pēc sirdsapziņas pilnīgu to, kas kalpo. Bet tie ir tikai ēdieniem, dzērieniem un dažādām mazgāšanām uzlikti miesīgi likumi līdz pareizas kārtības laikam. Bet Kristus, atnācis par nākamo labumu augsto priesteri caur lielāko un pilnīgāko telti, ne rokām taisīto, tas ir ne šai radībai piederīgu, ne ar āžu un teļu asinīm, bet ar savām paša asinīm, reizi par visām reizēm ir iegājis svētnīcā un panācis mūžīgu izpirkšanu. Jo ja āžu un vēršu asinis un jaunas govs pelni apslakot, sagānītos šķīstī miesas šķīstībai, cik daudz vairāk Kristus asinis, kas mūžīgā gara spēkā pats sevi ir bezvainīgi upurējis Dievam, šķīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem kalpošanai dzīvajam Dievam. Un tādēļ viņš ir jaunās derības starpnieks, lai pēc tam, kad viņš nāvē sagādājis atpestīšanu no pirmās derības laikā izdarītajiem pārkāpumiem, aicinātie saņemtu apsolīto mūžības mantojumu. Jo kur ir novēlējums, tur nepieciešami jāpierāda novēlētāja nāve, jo novēlējumam ir spēks pēc nāves, bet nav spēka, kad novēlētājs vēl dzīvs. Tāpēc arī pirmā derība nav bez asinīm iesvētīta. Jo, kad Mūzus visai tautai bija pateicis visas pavēles saskaņā ar bauslību, viņš ņēma teļu un āžu asinis ar ūdeni un sarkanu vilnu un īzapu un apslacīja pašu grāmatu un visu tautu sacīdams:
Šīs ir tās derības asinis, ko Dievs ar jums ir noslēdzis. Bet arī telti un visus rīkus kalpošanai viņš tāpat apslacīja ar asinīm. Un gandrīz viss tiek šķīstīts asinīs saskaņā ar bauslību, un bez asins izliešanas nav piedošanas. Debesu lietu attēliem jātop šķīstītiem ar to pašu, bet debesu lietām pašām ar labākiem upuriem nekā šie. Jo Kristus nav iegājis rokām taisītā svētnīcā, patiesās attēlā, bet pašās debesīs, lai tagad par mums parādītos Dieva vaiga priekšā. Nevis lai sevi bieži upurētu kā priesteris ik gadus ieiet svētnīcā ar svešām asinīm, citādi viņam būtu pienācies bieži ciest no pasaules iesākuma, bet tagad viņš vienreiz laiku galā ir parādījies, lai iznīcinātu grēku sevi upurējot. Un kā cilvēkiem nolemts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa, tā arī Kristus vienreiz upurēts daudzu cilvēku grēkus atņemt, neatkarīgi no grēka, tiks otrais redzams par pestīšanu tiem, kas viņu gaida. 10. nodaļa. Jo bauslībai piemīt nākamo labumu ēna, ne pats lietu veids, nekad nevar ik gadus ar tiem pašiem upuriem, ko nepārtraukti atnes, padarīt pilnīgus tos, kas ar tiem tuvojas. Jo vai citādi upurēšana nebūtu mitējusies, tāpēc, ka upurētāji reiz šķīstīti neapzinātos vairs nekādus grēkus. Bet ar upuriem ik gadus tiek atgādināti grēki, jo vēršu un āžu asinīm nav varas atņemt grēkus. Tāpēc pasaulē ienākdams viņš saka: upurus un dāvanas tu neesi gribējis, bet miesu tu man esi radījis. Dedzināmie upuri un grēku upuri tev nav patikuši. Tad es sacīju: raugi, es nāku. Grāmatā par mani ir rakstīts: tavu prātu darīt, ak Dievs. Iepriekš sacījis: upurus un dāvanas un dedzināmos upurus un grēku upurus, kas pēc bauslības tiek upurēti, tu neesi gribējis, un tie nav tev patikuši. Tad viņš sacīja: raugi, es nāku tavu prātu darīt. Viņš atceļ pirmo, lai nodibinātu otru. Pēc šīs gribas mēs esam ar Jēzus Kristus miesas upuri padarīti svēti pavisam. Un katrs priesteris gan ikdienas stāv kalpodams un bieži tos pašus upurus upurēdams, kas nekad nevar iznīcināt grēkus. Bet viņš vienu upuri par grēkiem upurējis, uz visiem laikiem ir nosēdies pie Dieva labās rokas, joprojām gaidīdams, kamēr viņa ienaidnieki tiks likti viņa kāju pameslam. Jo ar vienu upuri viņš uz visiem laikiem ir padarījis pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti. Bet arī svētais gars mums liecina, pēc tam, kad ir teikts: šī ir tā derība, ko es ar viņiem celšu pēc tām dienām, saka tas kungs. Savus baušļus es došu viņu sirdīs un rakstīšu tos viņu prātā, un viņu grēkus un viņu netaisnības vairs nepieminēšu. Bet kur ir grēku piedošana, tur vairs nav upuru par grēku. Tā kā nu mēs, brāļi, droši varam ieiet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ, ko viņš mums sagatavojis par jaunu un dzīvu ceļu caur priekškaru, tas ir viņa miesu. Un tā kā mums ir liels priesteris pār Dieva namu, tad tuvosimies patiesīgu sirdi, pilnā ticībā, apslacīti savās sirdīs un atsvabināti no ļaunās apziņas un miesu nomazgājuši ar tīru ūdeni. Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir tas, kas apsolījis. Un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami, un jo vairāk redzot tuvojamies to dienu. Jo, ja mēs pēc patiesības atziņas saņemšanas tīši grēkojam, tad neatliek vairs upuris par grēkiem, bet gan briesmīga tiesas gaidīšana un ugunskarstums, kas aprīs pretiniekus. Kas pārkāpis Mūzus bauslību, tas mirst bez žēlošanas,
2 vai 3 lieciniekiem liecinot. Cik gan smagāku sodu, jūs domājat, pelnīs tas, kas Dieva dēlu minis kājām un derības asinis, ar ko viņš svētīts, turējis par nesvētām un žēlastības garu nievājis. Jo mēs pazīstam to, kas ir sacījis: man pieder atriepšana, es atmaksāšu, un atkal, tas kungs tiesās savu tautu. Briesmīgi ir krist dzīvā Dieva rokā, bet atcerieties iepriekšējās dienas, kurās jūs, gaismu saņēmuši, esat izcietuši smagu ciešana cīņu, gan zaimos un mokās paši nodot atklātam izsmieklam, gan arī kļuvuši par tādā veidā piemeklēto līdzdalībniekiem. Jo jūs esat cietumniekiem līdzi cietuši un ar prieku uzņēmuši savas mantas nolaupīšanu, zinādami, ka jums ir labāka un paliekama manta. Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tā ir liela alga, jo jums vajag pacietības, lai Dieva prātu darījuši, iemantot apsolījumu. Jo vēl mazs brīdis, un tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies. Bet mans taisnais no ticības dzīvos, bet uz to, kas atkāpjas, manai dvēselei nav labs prāts. Bet mēs neesam tie, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic un iemanto dzīvību. 11. nodaļa. Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Jo tanī stāvēdami tēvi saņēmuši liecību. Jo ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva vārda spēkā, ka no neredzamā cēlies redzamais. Ticībā Ābels ir nesis Dievam labāku upuri nekā Kains, tās dēļ par viņu ir liecināts, ka viņš ir taisns, kā Dievs par viņa dāvanām ir liecinājis. Tās dēļ viņš vēl runā, kaut arī miris. Ticībā Ēnohs tika aizrauts tā, ka viņš neredzēja nāvi, un viņu neatrada, tāpēc, ka Dievs viņu bija aizrāvis. Jo pirms aizraušanas par viņu ir nodota liecība, ka viņš Dievam paticis. Bet bez ticības nevar patikt, jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir, un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Ticībā Noā, dievbijīgs būdams, saņēma Dieva aizrādījumu par vēl neredzamo un savā gādībā uztaisīja šķirstu sava nama glābšanai. Tās dēļ viņš nicināja pasauli un kļuva tās taisnības mantinieks, kas nāk no ticības. Ticībā Ābrahāms ir paklausījis aicinājumam un gāja uz to vietu, ko nācās saņemt par mantojumu, un gāja, nezinādams, kurp viņš iet. Ticībā viņš apmetās apsolītajā zemē kā svešinieks, dzīvodams teltīs ar Īzāku un Jēkabu, tā paša apsolījuma līdzmantiniekiem. Jo viņš gaidīja pilsētu ar stipriem pamatiem, kuras cēlējs un radītājs ir Dievs. Ticībā arī tā pati Sāra spēja kļūt māte, neraugoties uz vecumu, jo turēja par uzticamu to, kas devis apsolījumu. Tāpēc arī no viena cilvēka, kas turklāt vēl bija vecuma nespēkā, ir dzimuši tik daudzi kā debesu zvaigznes un kā neskaitāmas smiltis jūrmalā. Šie visi ir miruši ticībā, apsolītās lietas nesaņēmuši, bet no tālienes tās redzēdami un sveigdami un apliecinājuši, ka viņi ir svešinieki un piemājotāji virs zemes. Jo tie, kas tādas lietas runā, rāda, ka viņi meklē tēviju. Un ja viņi būtu domājuši par to zemi, no kuras bija izgājuši, tad viņiem būtu bijis laiks atgriezties. Bet nu tie tiecas pēc labāks, tas ir debesu tēvijas. Tāpēc arī Dievs netur par kaunu, ka tie viņu sauc par savu Dievu, jo viņš tiem sagatavojas pilsētu. Ticībā Ābrahāms, kad tika pārbaudīts, ir upurējis Īzāku, upurējis vienīgo dēlu, viņš, kas bija saņēmis apsolījumus, par ko bija teikts, pēc Īzāka tev pēcnācēji tiks nosaukti.
jo viņš domāja, ka arī no miroņiem Dievs spēja uzmodināt. Tāpēc viņš to arī saņēma atpakaļ kā līdzību. Ticībā Īzāks nākotnē svētīja Jēkabu un Ēzavu. Ticībā Jēkabs mirdams ir svētījis abus Jāzepa dēlus un pielūdzis Dievu noliecies par sava zižļa galu. Ticībā Jāzeps mirdams ir runājis par Izraēla bērnu iziešanu un devis norādījumus par saviem kauliem. Ticībā Mūzu pēc dzimšanas viņa vecāki paslēpa 3 mēnešus, tāpēc, ka viņi redzēja, ka bērns ir jauks, un viņi nebijās no valdnieka pavēlēm. Ticībā Mūzus, liels izaudzis, liedzās saukties par faraona meitas dēlu, labāk gribēdams kopā ar Dieva tautu ciest ļaunumu, nekā īsu laiku baudīt grēcīgu laimi, par lielāku bagātību turēdams Kristus negodu nekā Ēģiptes mantas, jo viņš raudzījās uz atmaksu. Ticībā viņš atstāja Ēģipti, nebīdamies no valdnieka dusmām, jo it kā neredzamo redzēdams, viņš izturēja. Ticībā viņš izpildīja Paschā svētku ieražu un slacīšanu ar asinīm, lai pirmdzimušo maitātājs tos neaiztiktu. Ticībā viņi izgāja cauri sarkanajai jūrai kā pa sausu zemi, ko mēģinot eģiptieši noslīk. Ticībā sabruka Jērikas mūri pēc tam, kad 7 dienas tiem bija gājuši apkārt. Ticībā Netikle Rahāba negāja bojā līdz ar neticīgajiem, draudzīgi uzņēmusi pie sevis izlūkus. Un ko vēl lai saku? Man pietrūktu laika stāstīt par Gideonu, Baraku, Simsonu, Jeftu, Dāvidu, Samuēlu un praviešiem, kas ar ticību valstis ir uzvarējuši, taisnus darbus darījuši, apsolījumus saņēmuši, lauvu rīklas aizbāzuši, uguns spēku nodzēsuši, zobena asmenim izbēguši, pārvarējuši nespēku, karā stipri kļuvuši, svešus kara pulkus piespieduši bēgt. Sievas savus mirušos atguvušas ar augšām celšanos, bet citi tika mocīti, nepieņemdami atsvabināšanu, lai iegūtu augšām celšanos. Citi izcietuši izsmieklu un pātagu sitienus, pat arī važas un cietumu. Viņi tika akmeņiem nomētāti, pārbaudīti, sazāģēti, mira no zobena, staigāja apkārt aitu un kazu ādās, trūkumu ciesdami, spaidīti, mocīti. Viņi, kuru pasaule nebija cienīga, maldījās pa tuksnešiem un kalniem un alām un zemes aizām. Un šie visi, lai gan ticības dēļ viņi ir saņēmuši liecību, nesaņēma apsolīto, tāpēc, ka Dievs mums kaut ko labāku bija paredzējis, lai viņi bez mums nesasniegtu pilnību. 12. nodaļa. Tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas, un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis, par kaunu nebēdādams, un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Ņemiet vērā to, kas panesis tādu pārestību no grēciniekiem, lai jūs nepiekūstat savās dvēselēs pagurdami. Jūs vēl neesat līdz asinīm pretim turējušies cīnīdamies pret grēku, un esat aizmirsuši pamācību, kas jūs kā bērnus uzrunā. Mans bērns, nenicini tā kunga pārmācību, un nepagūsti, kad viņš tevi norāja. Jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca, un šauš katru bērnu, ko viņš pieņem. Pacietiet pārmācību. Dievs izturas pret jums kā pret bērniem, jo kur ir bērns, ko tēvs nepārmāca? Bet ja jūs esat bez pārmācības, ko visi ir saņēmuši, tad jūs esat nelikumīgi bērni un neīsti bērni. Tad no mums mūsu miesīgie tēvi ir bijuši par pārmācītājiem, un mēs tos esam bijušies.
Vai tad, lai mēs daudz vairāk nepaklausītu garu tēvam, lai dzīvotu? Jo tie gan īsu laiku mūs ir pārmācījuši, kā tas viņiem šķita pareizi esam. Bet viņš, lai nāktu tas mums par labu, lai mēs kļūtu viņa svētuma dalībnieki. Bet katra pārmācība tai acu mirklī neliekas mums par prieku, bet par bēdām. Tomēr vēlāk, tanī vingrinātiem, dod taisnības miera augli. Tāpēc paceliet gurdenās rokas un nespēcīgos cejus un staigājiet taisnas tekas savām kājām, lai tizlais nekluptu, bet gan tiktu dziedināts. Dzenieties pēc miera ar visiem un pēc svētas dzīves, bez kā neviens neredzēs to kungu, pielūkodami, ka neviens nezaudētu Dieva žēlastību, lai nekāda rūgta sakne, augstu izaugusi, jums nekaitētu, un daudzi ar to netiktu apgānīti, lai neviens nebūtu netikls un zemisks kā Ēsavs, kas savu pirmdzimtību ir pārdevis par vienu ēdienu. Jo jūs zināt, ka arī pēc tam, gribēdams iemantot apsolījumu, viņš tika atmests, jo netika dota iespēja atgriezties, lai gan ar asarām viņš to meklēja. Jo jūs neesat pienākuši pie kalna, kas rokām taustāms, pie degošas uguns un mākoņa tumsas un vētras, pie bazūnes skaņas un vārda balss, par ko tie, kas dzirdējuši, ir lūguši, lai viņiem vairs nekas netiktu teikts. Jo tie nevarēja panest to, kas bija pavēlēts. Ja arī kustonis pieskaras kalnam, tas akmeņiem jānomētā. Un tik briesmīga bija parādība, ka Mūzus teica: es esmu izbijies un drebu, bet jūs esat tuvojušies Ciānas kalnam un dzīvā Dieva pilsētai, debesu Jeruzālemei un eņģeļu neskaitāmiem pulkiem, svētku sapulcei, un debesīs pierakstīto pirmdzimto draudzei, un Dievam visu tiesnesim, un pilnību sasniegušo taisno gariem un jaunās derības starpniekam Jēzum, un izlietajām asinīm, kas spēcīgāki runā nekā Ābela asinis. Pielūkojiet, ka jūs nenoraidāt to, kas runā, jo ja tie nav izbēguši, kuri atmeta to, kas zemes virsū Dievu mācību mācījis, jo mazāk mēs, ja novēršamies no tā, kas ir no debesīm. Viņa balss toreiz satricināja zemi, bet tagad viņš pasludinājis sacīdams: vēl vienreiz es kustināšu ne tikai zemi, bet arī debesis. Bet vārdi vēl vienreiz norāda uz satricināmā pārvēršanu, tāpēc, ka tas ir radīts, lai paliktu nesatricināmais. Tāpēc, saņemot nesatricināmu valstību, būsim pateicīgi. Tā mēs Dievam patīkam kalposim ar bijību un bailēm, jo arī mūsu Dievs ir uguns, kas iznīcina. 13. nodaļa. Brāļa mīlestība, lai paliek, neaizmirstiet viesmīlību, jo daži ar to, pašiem nezinot, savos namos ir uzņēmuši eņģeļus. Atcerieties ieslodzītos, it kā arī jūs būtu tādi, tos, kas tiek mocīti, jo arī jūs paši esat miesā. Laulība, lai ir visiem godā, un laulības gulta neaptraipīta, jo netiklos un laulības pārkāpējs Dievs sodīs. Jūsu dzīvē, lai nav mantkārības, lai jums pietiek ar to, kas pie rokas, jo viņš pats ir sacījis: es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Tā ka mēs droši varam sacīt: tas kungs ir mans palīgs, es nebīšos. Ko cilvēks man darīs? Pieminiet savus vadītājus, kas jums Dievu vārdu runājuši. Vērodami viņu dzīves galu, sekojiet viņu ticībai. Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi. Neaizraujieties ar visādām svešām mācībām, jo ir labi, ka sirds tiek stiprināta žēlastībā. Ne ar ēdieniem, no kā nekāda labuma nav ticis tiem, kas tā dzīvo. Mums ir altārs, no kā ēst nav brīvi tiem, kas kalpo teltī, jo kuru kustoņu asinis augstais priesteris par grēkiem ienes svētnīcā, to miesas tiek sadedzinātas ārpus nometnes. Tāpēc arī Jēzus,
lai ar savām asinīm tautu darītu svētu, ir cietis ārpus vārtiem. Tāpēc iziesim pie viņa ārpus nometnes, viņa negodu nesdami, jo mums šeit nav paliekams pilsētas, bet mēs meklējam nākamo. Nesīsim tad caur viņu slavas upuri Dievam vienmēr. Tas ir lūpu augli, kas viņa vārdu slavē. Neaizmirstiet labu darīt un dāvanas dot, jo tādi upuri Dievam labi patīk. Paklausiet saviem vadītājiem un esiet padevīgi, jo viņi ir nomodā par jūsu dvēselēm, kā tādi, kam būs jādod atbildība. Lai tie to varētu darīt ar prieku un nevis nopūsdamies, jo tas jums nav derīgi. Lūdziet par mums Dievu, jo mēs apzināmies, ka mums, kas visās lietās gribam godīgi dzīvot, ir laba sirdsapziņa. Bet sevišķi lūdzu to darīt, lai es jums drīz tiktu atdots. Bet miera Dievs, kas no miroņiem paaugstinājis mūsu kungu Jēzu, lielo avju ganu, mūžīgās derības asiņu dēļ, tas, lai katrā labā darbā darījus spējīgus piepildīt viņa gribu, jūsos to padarot, kas viņam labi patīk caur Jēzu Kristu. Viņam lai ir gods mūžu mūžos. Āmen. Bet es jūs, brāļi, lūdzu, panesiet šo pamācības vārdu, jo es esmu jums īsos vārdos rakstījis. Ziniet, ka mūsu brālis Timotejs ir atsvabināts. Ar viņu kopā, ja viņš drīz nāk, es jūs redzēšu. Sveiciniet visus savus vadītājus un visus svētos. Jūs sveicina Itāļi. Žēlastība lai ir ar jums visiem.